teica ļauno bubuli, atsitienu. Tas tāds mītisks zvērs reizēm. Kļūdas labot, tas ir sāpīgi. Jā, sūdzos, ka sāp, bet Šau vienalga. Pats esmu norāvies pa nagiem. Izstāsti, kā tu to tur dabūji gatavu. Šau garām. Sveiki, draugi! Šodien mēs tādā neparastā sastāvā ar Nameju Vinovska šaušanas sporta entuziastu, tā laikam būs korekti tevi saukt. Namejs Miedz ir aci, viss kārtībā, un šī ir šā garām ekstra epizode, kas top sadarbībā ar Medību saimniecības attīstības fondu. Un tā kā viens no fonda galvenajiem uzdevumiem ir mednieku izglītošana, tad mēs parunāsim par lietām, kas medniekiem būtu jāzina, lai celtu savu zināšanu līmeni. Un galvenais, lai nebūtu pašam bail no šāviena brīdī. Un runāsim par to, kā Namejs teica, ļauno bubuli, atsitienu, no kā visiem bail. Starp citu, tad, kad mednieks iegādājas medību suni, viņš viņu pamazām pieradina pie šāviena. Interesanti, mednieks mednieku arī pieradina pie šāviena, vai viņam pašam pie tā jāpierod. Un ar ko būtu jāsāk? Namej, kā tu redzi, ar ko būtu jāsāk? Jā, starp citu, šodien mēs arī esam uz tādu jauka dīvāniņu, ko jūs mūs nereizi vien esat redzējuši mūsu podkāstos, zinat, kur tas ir. Bet jā, ir iegādāts ierocis, un kā panākt to, lai pirmkārt nav sāpīgi, nav nekomfortabli, un lai nav jābaidās no tā, ka vai kā tas plecs vakarā. Jā, labdien! Sākam ar to pirmo jautājumu par to pieradināšanu. Ja? Jā. Tas ir apmēram kā lidošana ir kontrolēta krišana. Tā šaušana ir vienkārši pieradināta sprādzienu uztveršana plecā, vaigā un citās ķermeņa daļās. Bet, Tad tas ir principā mentāls process, un pie tā vienkārši ir jāpierod. Gan. Jā, tas laikam tur ir divas daļas. Viena ir tā psiholoģiskā, kur, kā tu teici, cilvēkiem mēdz būt bail. Nē, visiem nav, bet pietiekami bieži tā ir tāda parādība, jā, ka ir bail. Ir cilvēki, kas skaidri zina un apzinās, ka viņiem ir bail no tā atsitiena, viņi tā arī nāk un to saka. Ir kas to nezina, kas to noskaidro pēc pirmā šāviena ar neveiksmīgi nepielāgotu ieroci ar neatbilstošu munīciju. Tad arī tās bailes izrādās, ka ir. Tas ir tāds diezgan slikts scenārijs, bet tā, diemžēl, dzīvē ļoti bieži notiek. Varbūt uzreiz arī pieminot to, ka, diemžēl, visbiežāk tiek sagrēkots šai lietā ar bērniem, kuri nav gatavi tam, kas tur notiks. Viņi reizēm vienkārši nezina, ko no tā sagaidīt, un tad tiek iedots diezgan greizs medību ierocis ar medību munīciju. Tagad rāda, ko spēj, un kā tur ir pirmais šāviens, tā arī viss patikšana un gribēšana šaut vēl ir beigusies. Jā, gal galā medību munīcija, viņa ir smagāks šis te lādiņš, lielāka jauda, un līdz ar to tur fizikālu procesu rezultātā lielāka darbība arī uz attiecīgas ķermeņa daļām, plecu tajā skaitā. Jā. Sporta munīcija savukārt, viņai nav vajadzīgs šis te apstādinošais spēks, un līdz ar to visi efekti ir, bet tie efekti, kas attiecās uz ķermeni, ir stipri mazāki. Maigāk, jā. Maigāk, jā, tad nebūs tik izteikti. Tas varbūt nav universāli pasakāms par pilnīgi visu sporta munīciju, bet jā, tā vidē paņemot tā arī būs. Jā. Tas attieksies gan uz krošu, gan ložu patroniem. Jā, tad vienmēr sakot, ar ko tad sākam tīri fiziskā ziņā darboties, ja mentālā tas ir skaidrs instruktora vadībā šautuvē, lai neielaiž kādas kļūdas, kuras pēc tam ir ļoti grūti ārstēt. Tā kā manā gadījumā bija šis te pasākums, bija ļoti grūti ārstējama kaite, bet pateicoties Namejam, tagad mierīgi varu raidīt šāvienu skatoties ar abām acīm. Un starp citu, medību situācijā tas ļoti palīdz. Bija gadījums, kad nejauši šaušanas sektorā ienāca persona, kurai tur nevajadzētu atrasties. Ja man tā viena acis būtu cieta, tad es būtu sakoncentrējies tikai uz to briedaini, kas tur parādījās, un šo te cilvēku, kurš tur parādījās absolūti nejauši, es nebūtu tā kā pamanījis, bet par cik abas acis vaļā, redzeslauks ļoti plašs, un varēja, kā saka, adekvāti rīkoties, un viss bija ok. Bet jā, tas ir ļoti svarīgi
visu to pareizi izdarīt. Paradoxāli tad sanāk, ka atvērtas acis glāb dzīvības. Protams, un tiklīdz tev viņas ir aizžmiegt, tas, godīgi sakot, var īsti nezinu, uz kuru pusi tieši tev ir vērsts stobrs, kas ir vēl bīstamāk. Jā. Šauj garām, jaktei būt. Sākam ar to, ka vispirms elementāri saprast, kas ir atsitiens, kas tas ir. Tas tāds mītisks zvērs reizēm, ja, un kā tu pats arī pareizi teici, ka tā problēma sastāv no divām, tad no kaut kādām no fiziskajām un no šīm psiholoģiskās daļas, ja, vai arī varbūt vienkārši attieksmes jautājums. Pirmais jāsaprot, ka ja jau tā ir patrona, tā nav, teiksim, gaisene, tas ir uguns ar patronām darbināms ierocis, tad tāds vai citādāks, lielāks vai mazāks atsitiens būs. Kas ir atsitiens? Atsitiens ir impulss, kas veidojās ierocim reaktīvi reaģējot uz patronu sprādzienus patronu telpā. Šis impulss tiek pārvietojās virzienā uz atpakaļ, prom pretēji šāvienu virzienam. Un šis impulss ir, protams, jā, tā kā jau runājām, ir atkarīgs gan no pirmām kārtām no izvēlētās munīcijas. Tad arī tur būs atšķirības, vai tas ir vītņu stobrs vai gluds stobrs. Tāpat vai tā būs parasta patrona vai tā būs magnum patrona? Jā, protams. Arī. Tas būs būtiski arī atšķirība? Protams, ka būtiski atšķirsies, jā. Un ieroča konstrukcija. Ja, tad šīs divas lietas kombinējoties, ir atsitiens būs izteiktāks. Protams, kalibrs, protams, kā visas tās lietas, jā. Bet arī ieroču konstrukcija, tās ir šīs divas tās fizikālās sastāvdaļas, kas nosaka par to, kāds tas impulss tajā plecā būs, vai plecā vaigā, vai jā. Cik pareizi vai nepareizi ir ieplicots? Jā, arī tas. Un te savukārt dalās nākamās divas lietas, ka atsitiens sajūtamā, uztveramā atsitiena, nosauksim tā amplitūda, ir lielā mērā atkarīga no, pirmkārt, tur šīs problēmas var rasties dēļ šāvēja pašu kļūdām. Ja, tātad, tā kā tu saki, māka spēja pareizi ieplicot, pareizi to izdarīt. Un tā otrā daļa būs jau pieminētā ieroča konstrukcija vai citiem vārdiem sakot ieroča pielāgojums pašam šāvējam. Bet konstrukcija droši vien jāņem vērā arī tas, vai tas ir viegls ierocis, kilogramos viegls vai smags, vai tas ir, vai tā piemēram ir klasiskā divstobru bise, vai tas ir pusautomātiskais ierocis. Jo to pašu fizikālo procesu dēļ daļa enerģijas tiek dzēsta šī ieroča pārlādēšanas mehānismu darbināšanai, un uz pleca atkal nonāk drusku mazāk. Jā. Bet tas nenozīmē, ka pusautomātiskais ierocis ir panacēja par to, ka pret plecu būs mazāk šis impulss. Tur varētu teikt tā, ka uzreiz ir mazliet jānodefinē tas spēles laukums. Ja šis pusautomātiskais ierocis būs plus mīnus adekvāti pielāgots konkrētiem šāvējiem, un te ar pielāgotību es nerunāju tikai vienīgi par laidas šīm te fizikālajiem mēriem, īpašībām, par garumiem, par satvērieniem, bet es arī runāju par tādām lietām kā ieroča svars pret šāvēju, ieroča vispār komforts šāvējiem. Ja, tad nebūs tā, ka viens un tas pats ierocis būs komfortabls ļoti liela auguma, piemēram, tev, vai pretēji ļoti maza auguma šāvējiem. Ja visdrīzāk tas tad tur nebūs tā korelācija. Bet šis moments jau ir jāizvērtē ieroci iegādājoties. Jā. Tad, kad jau ir tev konkrēts ierocis, konkrēts modelis, tad tālāk to ar svaru, garumu un vēl visu kaut ko spēlēties vairs nevar. Jā, patiesībā ļoti nevar, bet nav tā, ka nevar nemaz. Ir diezgan daudz gadījumu, kad nākās to darīt, un to var veiksmīgi izdarīt, ja mēs tieši par svaru runājam. Var mainīt arī svaru. Ir ieroči, kuriem jau tas konstruktīvi paredzēts, ir ieroči, kam nav, tur tad ir mazliet improvizācija vajadzīga, bet jā, tā tad jā, svars būs viens no aspektiem, kas ietekmēs to uztveramo sajūtamo atsitienu. Jo patiesībā atsitiens jau ir jebkurā gadījumā. Nē, protams, bet tad, tā vidēji skatoties, tad smagāks ierocis, mazāks atsitiens, lielāks? Jā, ar nosacījumu, ka šāvējiem tas ierocis jau nav par smagu. Tad, ja nav par smagu, tad
šāvēju komfortam piemērots pietiekami smags ierocis, jau būs tāda, zinām procenti no tā impulsa būs tā kā nost, viņu paņems pats ierocis. Jā, arī atkal pie nosacījuma, ka ierocis ir kaut cik dar pašam šāvējam tīri fiziski, ja viņu izmēros. Jā, tad jā. Bet tas nav tā, ka absolūti nav nekāda garantija, ka paņemot, piemēram, salīdzinot 3 kg pret 4 kg ieroci, ja, ka tur uzreiz būs, pēc definīcijas, būs mazāks atsitiens. Nē, tā nebūs, bet jā, ja mēs salīdzinām labi pielāgotus divus ieročus ar to smago ieroci, būs mazliet mazāk jāuztver. Okay. Kas tur tālāk garums? Vienkārši ierocis nesitīs, par ko mēs esam daudz runājuši. Varbūt sākam drīzāk no tā šāvēja kļūdām, ja, kas tiek pieļautas, ar ko arī es pietiekami bieži sastopos šautuvē, kur cilvēki domā, ka ierocis ir nepiemērots, ierodās pie manis, mēģinot risināt šīs konstrukcijas problēmas, kaut gan patiesībā izrādās, tā ir vienkārši šāvēja problēma. Ar ko te visbiežāk kļūdās cilvēki? Viens piemērs ļoti, ļoti klasisks, kas gadās, ir šajā konkrētajā gadījumā tā bija sieviete, salīdzinoši jauna medniece, šāvēja, vēl bez tādas ļoti lielas pieredzes, bet šāvus ir, viss kārtībā. Un sūdzība par to, ka gludstobra ierocim šaujot ar burtiski jebkādām patronām, diezgan stipri sit vaigu, sit seju. Arī plecu, bet tas tur netika izteikti vairāk seju. Un, jā, tā kā bija aizdomas par to, ka tur tas laidas muguriņa, ko bieži mēs saucam par vaidziņu, ir nepareizi, vai nav pareizs augstums, vai nav pareizs leņķis, vai tur vēl kaut kas. Kā izrādījās, absolūti nē, viss tur ir kārtībā, jo paskatoties bez šaušanas, paskatoties, kā šis ierocis viņai dara, izrādījās, ka vismaz pirmajā brīdī vizuāli izskatās diezgan labi, nekādas problēmas nav. Beigās vaina bija tajā, ka kāds viņai bija iestāstījis, ka gludstobra ierocim šaujot ar skrotīm slieda ir jāizspiež, tēmēšanas slieda ir jāizspiež ciet. Tātad, ko viņa dara? Viņa katru reizi uz vaigu iežmiedz tajā laidē ar tādu spēku, ka, protams, ka trauma vaigā ir neizbēgams process. Jā, jo tas cirtiens ir, sitiens ir. Tur varētu spēlēt kaut ko, mēģināt taisnāk to tā, lai šis atsitiena virziens būtu vairāk taisnāks plecā, mazāk tur, teiksim, kustību uz augšu, bet, lai ko tur darītu, tur vienmēr kustība būs. Tas ir tas, ko mēs runājam pašā sākumā, kad ir jādodās, pašā sākumā ir jādodās pie pieredzējuša speciālista, kurš tos pareizo ieplacošanu darbības ierāda uzreiz pareizi, jo kļūdas labot, tas ir sāpīgi. Jā, protams, un tā ir, jā, tā būtu ideālā pasaule. Ideālā pasaulē pērkot jauno ieroci, tu varētu vispirms aizbraukt to pamēģināt, saprast, vai tev dara, vai tev patīk, vai komforts ir pietiekami liels, vai es vismaz varu kaut ko pielāgot šajā jautājumā, bet dzīvē tā bieži nav. Dzīvē ir tā, kā ir dzīvē, bet tas instruktors vienalga ir vajadzīgs kaut vēl izlabotu kaut ko, ko tie sāc darīt nepareizi. Jā, vai vienkārši cilvēks nebūtu piedzīvojis tos sitienus sejā, tad būtu zinājis, ka tas nav nepieciešams. Pielabojām šo te galvas novietojumu, sejas novietojumu uz laidas un viss kārtībā. Un izrādījās, ka ierocis nav jāmet pret koku. Jānodod metāla ložņos. Un arī laida dara un var trāpīt veiksmīgi un viss ir kārtībā. Tas ir viens moments, šī pārāk iegulšanās uz laidi. Iegulšanās, tad nāk, teiksim, šī sadaļa par sitieniem plecā. Jā, tas ir tas, laikam, ar ko šis atsitiens visbiežāk asociējās. Jā, ka ir zils plecs dažādās vietās. Te jāsaka tā, ka jauna pavisam iesācējiem šāvējiem. Reizēm arī šāvējiem, kas jau kaut ko jau dara, saprot, ir šāvis, bet mainoties ierocim. Pirmajā brīdī tos, teiksim, sitienus, tos sajūtas plecā nevajadzētu tā ļoti strikti vērtēt. Ja vien tas nav jau patiešām mokoši, tā, ka sāpes ir tādas, ka es nevaru vairs pacelt vēlreiz ierociem, man jau gribos viss likt nost, viss sāp. Bet kaut kādas mazliet diskomforta sajūtas plecā ir vienkārši tāpēc, ka ķermenis ar to jauno ieroci vēl nav iemācījies pareizi kompensēt šo atsitienu. Ja? Un tas parasti, ja mēs runājam, tāds labākais piemērs varbūt no šķīvu šaušanas, vidēji paņemot, tie ir apmēram 2-3 treniņi, tā tad, es nezinu, starp 150, 200 patronām šķīvu šaušanā tas nav liels daudzums, ja tad izšaujot šīs patronas, tas plecs iemācās darboties pareizi, tad pareizi kompensēt šo atsitienu.
nepārspriegot plecu, nežmiegties pretī ar spēku tai laidai. Ja? Kas parasti katrā gadījumā tīri no fizikas un cilvēka fizioloģijas, jo tu stingrāk sasprindzināsi to virsmu, jo sāpīgāk tev būs. Sāpīgāk būs, jā, tieši tā, un to katrs pats var arī pārbaudīt, vienkārši ar prātu piedomājot, brīdī, kad tas ierocis ir ielikts plecā vaigā, varbūt tur bez kāda mērķa, uz kuru konkrēti šaut, izdarīt šāvienu, un tad mazliet paeksperimentēt ar šo plecu spriegojumu. Tur zināmam tonusam jābūt. Nē, protams. Bet nevajadzētu būt tā, kad reizēm tu skaties uz cilvēku no malas, viņam jau burtiski viņš jau trīc no tā sasprindzinājumu. Jā, visi muskuļi savilkti, pirksti balti paliek un brīnums, kā viņš vēl var sprūdu mēlīt nospiest. Nospiest, jā, vai arī nenospiežu jau nelaicīgi, nelaikā. Šī ir viena no tām izplatītajām lietām arī, ka Tad, ja tas ierocis ir jauns un cilvēks tikko mācās ar ieroci apieties, tad tās nepatīkamās sajūtas plecā uzreiz nevajadzētu mesties tur kaut ko koriģēt un labot. Ja vien tas nav tā, ka tiešām izteikti sāpīgi un ārkārtīgi gurstoši. Un te ir jāpiebilst tagad tā, ka tie zilumi, apsārtumi, vēl kaut kas, ja tas turpinās, tad jau pēc šīm 2-3 reizēm šautu, vai tas nepāriet, tad ir skaidrs, ka nē, kaut kas nav pareizi ar ieroci. Jā, tad ir jāmeklē, kur ir tā problēma. Jā. Bet daudzos gadījumos vienkārši ar laiku iemācoties pareizi kompensēt pārējais. Tad par plecu runājot, ir tā klasiskā, ko mēs saucam par plecu kabatu. Tad zona starp plecu locītavu, kas ir paceļot, katrs tur var pataustīt sev, un starp atslēgas kaulu. Šī būtu tā vieta, kur tā kā akadēmiski pareizi mēs to laidas pēdu amortizatoru liekam, atspiežam. Bet ir kādreiz cilvēkiem, mēs anatomiski esam dažādi, un izteiktāk šī problēma parādās cilvēkiem ar vairāk izvirzītu uz āru, mazliet arī varbūt šādā virzienā garāku atslēgas kaulu. Sanāk tā kā pret kaulu spiest. Jā, un tad sanāk, ka tā laidas pēda amortizators atspiežās pret to kaulu, un tie sitieni ir ļoti sāpīgi, ļoti sāpīgi, pēc kura faktiski jebkurš cilvēks iztur varbūt 2-3 reizes tādus šāvienus, un pēc tam viņš jau ir vairs negribās vispār ņemt to ieroci rokās un neko šaut. Tātad, ja cilvēks saprot, ka tas ir sitiens tieši pa atslēgas kaulu, tad tur uzreiz ir jāmeklē, kas nav riktīgi, ko darīt. Pirmā vienkāršākā lieta ir tad mazliet sākt pārvietot šo laidas pēdu plecu locītavas virzienā. Nevajadzētu galīgi likt ārā jau uz locītavas. Tur var arī to locītavu samaitāt. Jā, arī tur var sākt palikt sāpīgi, ja tas ir viens, bet virzienā, nevis tur galīgi. Un nevajadzētu arī likt, kas ir ļoti izteikti kļūda likt uz rokas. Ja pēc šaušanas ir skaidri redzams, ka zilums ir kaut kur šeit, tad tur var būt gan laidas garuma, gan laidas leņķa, gan šāvēja paša vienkārši nemācēšana un kaut kāds dumšs iestrādāts niķis likt uz rokas, nevis plecā. Jā, jo tur šī vieta tiešām ļoti sāpīga. Ja šeit iesit par kaut ko, tas pats, kas atslēgas kaulu, otrais negribēs. Bet kas ir iemanījušies un šauj, sūdzās, ka sāp, bet šau vienalga. Tad ir ļoti pacietīgi cilvēki. Ko? Lādē iekšā! Jā, tad tie tādi mazohisti klausies, kas sevi sit vienkārši, es nezinu, kā savādāk to nosaukt. Tas vienkārši kādreiz nezināšana kādreiz. Jāmaina ieradums vienkārši. Arī slikts ieradums ir jāmaina. Jā. Tad virzam te uz to vietu, kur vismazāk var kādu traumu nodarīt kaulam, locītavai, muskulim. Un cenšamies tur arī laidas pēdu amortizatoru likt un nenosprindzināt tā, ka nespiest ar lielu spēku pretī ierocim, jo tas lielā spiešana pretī vienmēr beigsies ar nepatīkamām sajūtām. Pat ar vispielāgotāko ieroci tas būs nepatīkami. Jā, kas tad vēl jāņem vērā? No tādām cilvēku darbībām vēl varbūt ir jāpiemina kādreiz, ka vēl viens blakus efekts, ko šis atsitiens var izraisīt, ir sitieni pa pirkstiem. Tātad plecs, seja, pirksti. Tas ir tipiski skar, protams, to roku, kas spiež sprūdu mēlīti.
Nevis pie pastobras, es nezinu, man nav gadījies, ka kāds. Nē, ir viens gadījums, jā, bet labi, tas ir atsevišķi tās. Bet parasti jau tā problēma rodās tajā rokā, kas spiež sprūdu mēlīt. Un konkrēti šie divi rādītāji un vidējais pirksts, tie ir tie, kas mēdz ciest. Un tur mēdz būt problēma šāvējā, kurš nedaudz nepareizi liek pirkstu tā, ka pirksta pirksta gals, pirksta gaļa atrodas pārāk tuvu sprūdu mēlītes galam. Un tad šāvienā, atsitienā un pēc tam ieroču pretkustībā ierauj ādu, vienkārši ierauj pirkstu zem starp lociņu, starp aizsargu lociņu un starp mēlīti. Tur ir daži milimetri, principā, kā tur var ieraut kaut ko. Nevienmēr. Tur ir ieroču konstrukcijas, kur ir bišķiņ par daudz tā brīvā vieta, vai arī gluži pretēji. Tas ir īpaši sāpīgi, dabūt ārā pēc tam no turienes. Ļoti sāpīgi, jā. Tāpat tās arī pirksti, šīs tā virsas tiek kādreiz apsistas pret lociņu, kurš ir vai pārāk mazs, vai pārāk izteikts, bet te biežāk ir jāsaka, ka tas nav nevienmēr tā ir šāvēja paša vaina, tā ir tīri konstrukcija, respektīvi laidas kāds, tātad, kur ir satvēriens, šis te rokas novietojums, leņķis attālums no sprūdu mēlītes rada tādu situāciju, ka tiem pirkstiem tur parādās iespēja ierocim kustoties, tad lociņam pieņemsim uzsist pa pirkstiem. Tas ir labojams jau tad, kad ierocis ir iegādāts, vai tas ir jāsaprot, ka tā būs jau pērkot? Ideālā gadījumā, kā es teicu, būtu labi, ja ar vismaz tādu pašu ieroci izdotos vismaz pār dažu šāvienus izšaut šautuvē, lai konstatētu, ka kaut kas tāds jūs nesagaida. Bet labojams ir daudzos, ne visos, bet daudzos gadījumos to var pielabot ar šo plaukstas satvērienu vietu. Ja tur kādreiz ir pārāk. Līdz ar to mainās tas attālums līdz sprūda mēlītei, un tad tā rokas pozīcija tenī vietā būs pareiza. Jā, vismaz tādi, ka pasargās no šiem sitieniem. Bet nevienmēr, bet tas daudzos gadījumos var palīdzēt. Ir ekstrēmā gadījumi, kad ir jādomā, ko darīt ar to aizsargu lociņu, mazliet konstruktīvi mainīt, bet ne visiem ieročiem tas ir iespējams, piemēram, pusautomātam lielākajai daļai jūs to vienkārši nevarēsiet izdarīt. Jā, jo tas viss ir kopā tajā konstrukcijā, tur neko daudz nepagrozīs. Tagad gan ir jāsaka, ka pēdējā laikā, vērojot tos jaunos pusautomātiskos ieročus, tā ir viena no lietām, pie kā tiek domāts. Ja ražotājs jau piedomā, lai tur būtu universāli diezgan dažādām rokām, dažādiem izmēru pirkstiem. Katrā gadījumā ar to pašu ieroci var šaut vīrietis vai sieviete, un sieviete šī roka ir daudz smalkāka nekā veča ķepa, teiksim, lai gan manējā nav nekāda baigā ķepa. Manējā ar tavējo salīdzinot, man ar tādu smalku vien būs. Pulksteņu meistara rociņas mūsam, ja klausiet, jāiet ar smalku mehāniku nodarboties. Jā, bet... Un ātri par pastobras roku. Jā, tu teici taisni, ka... Priekšējā roka es pats esmu norāvies pa nagiem. Izstāsti, kā tu to tur dabūji gatavu? Jā, tas ir specifisks gadījums, jo man ir niķis pastobru turēt ar nezinu, kā lai to tā video parāda, bez ieroču. Turēt izstieptu šo te rādītāju pirkstu šaušanas virzienā. Man kreisā roka ir priekšējā roka. Starp citu, tad, kad man namējs mācīja tikt vaļā no dažiem neplīstošiem šķīvīšiem, viņš man arī šo niķi pielaida. Tā ir vieglāk, jo tu it kā rādi sev to mērķi. Bet tad ko nedrīkst darīt? Tur vienkārši bija situācija, kurā es biju kaut paņēmu, man tika iedots rokās cits ierocis, kas nav manējais un kas bija ar šnābeli tipa pastobri, un es to pirkstu biju uzlicis virsū uz tās šnābeli asās kantītes un šāvienā to tankt, Kā rāmuru pa pirkstiem? Nebija rāmuru, jā, bet tāda nepatīkama sajūta ir. Bet, labi, nopietni runājot, tā priekšējā roka, kas atkarīgs no labrotas vai krēles, manā gadījumā tā kreisā roka. Priekšējā roka parasti, tur ir kaut kam reti tīzlam konstrukcijā jābūt, lai... It kā jau tie ieroču konstrukcijas arvien tādas foršākas paliek, un to būs arvien grūtāk efektu atkārtot. Atrast, jā, tieši tā, jā. Laikas, tās pašas laikas, ko mēs labi zinām, kas ir kā skrien un dzen. Ir dažas lietas, ko nevajadzētu sabojāt. Tas ir novārīt un turēt gaisā, kad viņš apdeg. Pavasim, par sveidots.
jūs koriģējat savus trāpījumus uz augšu, uz leju. Noslēgums rezumējums būs svētreneri. Ir gadījumi, jā. Klau, un tad, kad ir saprasts, ka it kā tu visu dari pareizi, bet vienalga ir slikti, tad tālāk ir jau šī tehniskās darbības ar ieroci vai ieroču darbnīcā vai pie kāda meistarietās neskar kādas būtiskās ieroču sastāvdaļas. Ja nerunājam par tagad specifiski kalibriem un tādām lietām, pieņemsim, parunājam par to pašu gludstobru, piemēram, to pašu 12. kalibru. Ja ir konstatēts, ka šāvējs pats tur neko ļoti nepareizi nedara un nav pie vainas tajā visā, tad nākamais ir jāsāk nopietni skatīties uz, sauksim to tā vienā jēdzienā, ieroču pielāgotību. Un tur ir vairāk aspekti un jāsaka tā, ka ne visas šīs lietas vienkārši ierindas šāvējs vai drīzāk tā, teiksim, mednieks šāvējs, ne visas šīs lietas spējas konstatēt pats un pastāvīgi. Tā kā tur var nākties meklēt palīdzību. Es gribu uzsvērt, ka ļoti daudz ko var ātri, pat principā bez nekādām izmaksām var pamēģināt, pielabot. Ja, tas, protams, atkarīgs no ieroča. Vienmēr sakot, kārtīgi žilksnis kartona lapu un magaiverene vai zilā izolente. Kas jums labāk patīk? Principā, ja tur pat ieskaitot improvizāciju redzēt visos iespējamos veidos. Izmantots korķis, izmantotas iešļūcenes. Galvenais ir saprast, kā vajag. Jā. Un tad tālāk jau var uztaisīt smuko variantu. Tieši uz to es arī gribu sākt un to es arī gribu uzsvērt, ka nav jāskrien uzreiz pirkt, pasūtīt laidi jaunu, īpaši pielāgotu. Pie īpaša meistara tikai ļoti zinoši varēs pasūtīt, viņš spēs anatomiski novērtēt, ko tev vajag. Tieši tā, un ne katrs meistars vispār arī to piedāvā, šo novērtēšanu. Ja viņš spēj uztaisīt to, ko tu pasūtīsi. Bet saprast, ko tieši vajag. Un lai saprastu, ko tad vajag, tad tur nav jāsāk uzreiz ar kaut kādām lielām izmaksām, ar dārgiem pasūtījumiem un tam līdzīgi. Tad, kad jau ir plus mīnus skaidrs, ka kur ir šī mana vaina, pieņemsim laidas pēdas leņķis, pieņemsim viens no klasiskajām problēmām, šiem sitieniem sajā, vai laidas garums, vai vienalga, kas tas arī būtu. Tad, kad tas ir noskaidrots, tad katrs pats pēc savas izvēles to var domāt, ko tālāk. Arī pēc maciņa biezuma. Jā, un arī pēc maciņa biezuma. Un daudzas šīs lietas būs izdarāmas atkal lēti, tur tas nav pietiekami lēti, pietiekami nesabojājot ieroču kopējo vizuālo izskatu. Piemēram, manā gadījumā, kad es iegādājos savu gludstobru ieroci, ar ko es šauju sporta šaušanā un arī medīju putnus, pēc namēju konsultācijas, tas laidas pagarinājums vienkārši tika izgatavots no vairākiem pietiekami bieziem saplākšņa gabaliem, kurus izzāģēja pēc vajadzīgās formas. Tajās pašās skrūvju vietās neko nesabojājot pašai laidē, tika pieskrūvēti klāt, noslīpēts, notīts ar melno izoleni. Un tā kā laide pati ir ļoti tumša, tad tur tā pirmā acu uzmetienā nemaz nevar ieraudzīt, ka tur briesmīgi kaut kas ir darīts, bet katrā gadījumā tagad ir ērti un krīt. Un es vēl gribētu teikt, ka izskats un tā ieroča āriena, protams, es saprotu, ka daudziem tas arī ir aspekts, bet ko dod, ja tev tas ierocis labi izskatās, bet vienkārši nav lietojams. Pirmkārt, tev sit, otrkārt, tu nevar trāpīt. Jā, protams. Jo ierocis galu galā tāpēc arī ir, lai ar viņu būtu komfortabli raidīt šo šāvienu. Ja tas ir medības, tad nomedīt medījumu, ja tas ir sports, tad gūt šo rezultātu un gandarījumu par to, ka tu vari to izdarīt. Protams. Kas vēl pie tādiem fiziskiem uzlabojumiem, tad laidas garums, varbūt vaidziņš jāskatās, vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Jā, laidas garums ir pasarežģīta lieta, pārāk droši vien mēs tagad neiedziļināsimies visās niansēs, bet vienkārši īsi sakot, tipiski lielāka vaina pie sitieniem plecā būs īsākai, pārāk īsai laidai. Pārāk garai laidai parasti tipiski nav tāda šī problēma ar sitieniem. Nevarēs pasniegt līdz sprūda mēlītei. Jā, vienkārši ļoti neērti ierocis. Bet to arī ļoti viegli saprast, tik līdz tu ar pašu, vai tu nevar aizsniegt sprūda mēlīti vai spied viņu ar pašu pirksta galu. Tas nebūs par laidas garumu, tas būs vairāk par plauksts novietojumu un pirksta novietojumu uz sprūda mēlītes.
laids, bet laids garums, ja būs pārāk liels, vienkārši ļoti neērti. Tas cilvēks nespēja normāli viņu dabūt placā vaigā. Ja laid vienkārši būs par garu un nevarēs... Viss stiep tās rokās un tad ķerās visās iespējamās vietās. Tas būs liecinās par to, ka kaut kas nav rīktīgi ar garumu. Tad ļoti izplatītais vaininieks, ko cilvēki nevienmēr pamana un saprot, un īpaši sitienos nevis plecā, bet sejā, ir mans jau pieminētais laidas pēdas leņķis. Un, laidas pēda, saprotam, ir tā pati aizmugure. Cik viņa stāvi vai slīpi ir? Jā, un arī kurā tieši virzienā vispār tas leņķis ir. Uz otru pusi arī var būt varianti. Tātad šis būs viens no lielajiem vaininiekiem. Tātad, iedomāsimies, paņemsim tevi kā piemēru, tu esi diezgan paliels, tev pleca virsma ir daudz, leņķis arī šeit, tīri anatomiski, ja tas leņķis iet nedaudz uz priekšu, un tagad, ja mēs iedosim tev ieroci laidi, kurai pēda ir pretējā virzienā nekā tā nepieciešams, tad faktiski to placā, tad, kad tu būsi pareizi nostājies un salic vajag, tad to placā atdursies tikai pats stūris. Ja, bet paredzēts ir tā, ka visa šī pēda atdurās, visa virsma atdurās pret pleci, nevis tikai viens punkts. Punktā sitiens būs, pamēģiniet, uzlieciet īlenu sev uz plaukstas un tad pa otru galu ar āmuru. Vai vienkārši piespiediet, nevajag tik ekstrēmi. Labāk tā nedarīt. jā, esiet piesardzīgi eksperimentējot ar to, cik lielu spēku ar nelielu instrumentu var pielikt vienā punktā. Tā ir vienkārši fizika. Jā. Un tieši tā pēdai būtu iespēja robežās jāatspiežās pietiekami uz visu to plecu virsmu, arī izmantojot visu pēdas virsmu. Tātad šis leņķis... Šitā namēm būtu viena lieta, ko vajadzētu vēl papētīt manam ierocim. Izdarīsim. Tātad šis leņķis. Te uzreiz jāpiemina vēl viena tipiska šāvēja pašu kļūda, kad laida plecā tiek likta pārāk augstu. Tā ir izplatīta lieta. Kādreiz pavisam iesācējiem nav slikti, ja tur nav diskomforts, nav baigies sitieni, nav slikti, tad vieglāk, pirmais tas brīdis to galvu dabūt pareizi vietā. Bet to nevajadzētu tā turpināt ilgi darīt, jo arī izveidosies slikts ieradums. Tātad šāvēja kļūda, ka laida tiek likta pārāk augstu plecā, kur jau trešdaļa puse pēdas jau iet pāri pa pleca līniju. Un kas notiek? Tā ir vieta, kur nākot šim triecienam uz atpakaļ, ierocim visai ieroča gara nasī ir iespēja sākt celties, mesties augšā, kur tas loģiski bremzēsies, vaigā sejā. Nekur citur. Un tad tas būs sitiens sejā. Šie ir tie vaininieki, un šo leņķi arī sākumā, tur jāpaskatās konstruktīvi. Ne visiem ieročiem, piemēram, pusautomātiskajiem parasti nāk līdzi speciāls starpliks, ar kurām šo te jau var pamainīt. Bet ja tu esi pats uztaisījis, manā gadījumā laužamā bise, par cik tos pagarinājumus es taisījis pats, uztaisīt viņam to leņķi, tā jau ir... roku veiklība un mazliet ar slīpmašīnu. Tieši tā, un turpat iesākumā, lai pārbaudītu, vai tā ir vai nav problēma, un cik tur vajag, un tur starp citu reizēm nemaz nevajag daudz. Jā, tur var ļoti maz būt. Ļoti nepatīkamiem sitieniem sejā līdz absolūti normālam komfortam, kādreiz pietiek vienkārši ļoti nedaudz nelielas leņķa izmaiņas, ja tad, iedomājamies laidas pēdu, pat pieņemsim koka daļa, un tad šo te amortizatoru pavirzot attiecīgi vajadzīgajā leņķī, pat pavisam nedaudz var pēkšņi parādīties. Dažiem varbūt milimetriem tas jau būs diezgan daudz. Jā, būs normāls komforts un pazudīs visu šīs nepatīkamās sajūtas. Ko, pārlādējam? Tad laidas muguriņa ir vēl viena. Kas var būt pie vainas sitieniem sejā, tam nebūs saistība ar plecu, tas būs sitiens sejā. Ja šis leņķis ir ar pārāk stāvu kāpumu, tad ņemam no laidas priekšas uz aizmuguri, un šī priekša ir pārāk augsta, aizmuguri zema. Konkrētajam šāvējam anatomiski, tad ieliekot ieroci plecā vaigā, un šeit ir pārāk liels tas kāpums. Tā koka daļa stāvus nāks pretī pret vaigu un nāk vaigā, atkal būs slikti. Un tur arī diezgan sāpīgs sitiens. Tur parasti to var pamanīt, jo cilvēks jau spiežot sprūdu mēlīti sāk jau celt seju nost, jo tur jau ķermenis jau aizsargājās, jau gatavojās tam sitienam. Tas ir viens vaininieks. Ideālā gadījumā, ja šī muguriņa ir regulējama,
Nu, ja tad vienkārši viņi pieregulē. Jā, tad mēs viņu pieregulējam, paskatāmies, kāds tad tas vizuāli šāvējs var paskatīties, piemēram, pret tēmēšanas sliedi. Nu, tas jau palīdz jau noorientēties, nu, cik stāvs tas leņķis ir. Ja, ja regulējums muguriņas nav, atkal iesākumam derēs jebkādi, kā teikt. Veci diplomi un Magēveri. Jā, veci diplomi un Magēveri. Tur daudz kas ir. Tur ir arī piedāvājumā, arī veikalos ir visādas uzliekamie, ir gēla, ir kas tik nav. No dažādiem materiāliem, dažādās cenu kategorijās. Tas viss var arī tiešām pilnīgi nopietni parasti iesākumā, lai noeksperimentētu, pamēģināt saprast, vai tas ir tas vainīgais. Jā, tad tur dara. Jā, jo tur var uztīt jebkuru leņķi un uzmodelēt un pietīt un saprast, sit vai nesit. Tieši tā mēs esam arī darījuši. Un tad pēc tam, ko ar to iesākt, nu tas jau ir tad gaumas un māka jautājums. Mazliet varbūt parunājam par tiem kalibriem un arī ieroču veidiem, jo ar gludstobru ieroci pa lielam būtu jādodās putnu medībās, lai gan ieradumi vēl no tiem tālajiem laikiem vedina cilvēkus doties visu veidu medībās ar šiem ieročiem. Bet arī vairāk ienāk mednieku apritē šie viļņstobru ieroči uz lielajiem medījumiem dzīvniekiem. Un ne tikai, kā tu redzēji, piemēram, savulaik es pats ļoti sāpīgā formā nokļuvu līdz klusinātājiem. Man bija ierocis 30.06 kalibrā un purviņā muka projām alnis. Viņa nedrīkstēja tajā purviņā ielaist, neskatoties to, ka tas kloķējumais un apturēja 3. Es iemanījos izšaut 5 reizes pēc kārtas. Vienkārši jāiemācās ātri pārlādēt. Kā to man savulaik viens medību inspektors teica, tu nevis mācies ātri izlādēt, bet iemācies ātri pielādēt. Paldies Prisjagina kungam par šo te vērtīgo padomu. Es tiešām trenējos to ātri izdarīt. Bet stāsts ir par to, ka vienkārši man nākamajā dienā atkal bija medības un atkal bija jāšauj. Un bija tādas sāpes galvā un ausīs, ka domāju, ka viss ir slikti. Un tad es ļoti ātri sapratu, kad ir jāiegādājas klusinātājs, jo var gadīties šādas sērijas, kad tiešām daudz reiz pēc kārtas jāizšauj un atbalsts no meža pretējās sienas. Un arī tas, to var sasaistīt kopā ar šo te paši bailēm no šāviena. Jā. Tas ir saistībā arī skaņas atsitiens, ne tikai fiziski ieroči impulsi pret tavu ķermeni, bet arī skaņas impulsi, kas ir komplektā ar šo te atsitienu. Kas varbūt pat vēl kādreiz vēl traumatiskāks. Jā, tāpēc izvēloties viļņstobru ieroci, es domāju, šobrīd šie klusinātāji, viņi ir ļoti dažādās cenu kategorijās un domājot par savu veselību, tas klusinātājs, es domāju, ka ir absolūta nepieciešamība. Tāpat kā tiek iegādāts atbilstošs tēmēklis optiskais, tur tālāk jau vai digitālais vai termālais, kādām medībām jums vajag, bet arī klusinātājs, jo, teiksim, tagad esmu pārgājis uz 300 Winmag kalibru viļņstobru ierocim. Tā kā nav pat domas mēģināt izšaut no tā ieroča bez klusinātāja, jo tas ir mīnus nost decibeli un mīnus nost atsitiens pa plecu. Ja mēs runājam par, es negribētu teikt, ka es nesauktu sev par lielu speciālistu šajā jautājumā, bet tāda parunāšanās sakara, ja tas nav noteikts sporta, nav noteikts sporta šaušana, kurā varbūt ir zinām priekšrocību šaut bez klusinātāja, tad mēs runājam par kaut kādu ļoti izteiktu precizitāti vai kaut ko tādu visādi citādi ikdienā, ja mēs 100, 150, 200 metru attālumos, jā, protams, absolūti, es saskatu tajā tikai vienīgi pozitīvo pusi lietot klusinātāju, tad ir gan samazināts šis jūtamais atsitiens, gan samazināts troksnis, kas noteiktās gadījumos, un kā parasti tas notiek visnepiemērotākos, tur tu negaidītos gadījumos, ja gadījās tur sieniņa vai paugurs vai vēl kaut kas, kur šī skaņa dabū atstaroties. Gluži tā kā tajā gadījumā, ko es pieminēju, aiz tā alņa nepārāk lielā attālumā bija tāda blīva bērns jaunaudzīte. Un es visu to labumu dabūju atpakaļ skaņas izteiksmē. Sekas bija tādas, kādas viņas bija. Un tad es ātri sapratu, klusinātājs vienkārši uz savas pieredzes. Un tagad, ņemot vērā arī šo kalibru, vienkārši nav bail raidīt šo šāvienu. Normāli ieplaco, nesaspringstot līdz ārprātam, līdz baltiem pirkstiem. Lai gan ļoti jaudīgs ierocis, bet vienkārši mierīgi novērtē situāciju, raidi šāvienu bez bailēm par to, ka tev tur būs zils plecs, ausīs, džingstēs 3 dienas un vēl viss kaut kas.
ir iespējas izmantot šīs modernās tehnoloģijas un pasargāt sevi. Jā, vienkārši jāatgādina šo nākās ik pa laikam atgādināt, ka atcerieties, ka sabojāt dzirdes nervi nav ārstējumi, nav atjaunojumi. Jā, savulaik Ramāns Zalps mums podkāstā minēja šo te laiku, kas patiesībā ir dažas dienas tikai, kad vēl kaut ko var darīt. Pie tam viņš teica, ar agresīvu ārstēšanu, kas droši vien pat nav patīkama pati par sevi, glābt šo to, ko vēl var saglābt, bet labāk līdz tam nenonākt. Pēc ar šautuvēm vienmēr ir austiņas, tas jau nav tikai tāpēc vien. Protams. Tas ir tieši šī iemesla dēļ, jo dzirdes nervs ir jāsaudzē. Un vēl arī mūsdienās piebildīšu arī šeit, ja tomēr ir tā vajadzība šaut bez klusinātāja, tad mūsdienās ir risinājumi uz dzirdes aizsardzībai ir pieejami dažādākie un līdz pat tādiem, kurus var ļoti efektīvi lietot arī medībās un dzirdēt labāk nekā vienkārši ar savām ausīm medībās. Jā, starp citu gados vecāki mednieki arī klubā, kur es medīju, kuri lieto šīs aktīvās austiņas. Viņi pirmkārt pasargā savu dzirdi šāviena brīdī. Un viņi dzird to, ka tur lapsasēs grāvi sarunājas, vai šodien šit ir neies, un tur vednieki priekšā stāv. Tas tā jokam, protams, bet jā, viņš ļoti labi dzird, piemēram, ka 100 metru attālumā pa labību iet kuilis. Viņš viņu neredz, bet viņš viņu dzird, jo pastiprina šīs skaņas un to vārpu švīkstoņu ap kuiļu, piemēram, sāniem, viņu var dzirdēt tais austiņās. Jā. Un vēl par šo pašu tēmu runājot, principā tas, ko mēs runājam par ieroču pielāgotības jautājumiem. Ja? Tur ir nianses, protams, ir vītņu stobram, gludstobram, bet universāli tā vidē paņemot, tas ir diezgan līdzīgi. Tas ir tas pats, jā. Tāpat tās būs šis te ledis vaidziņš, ledis pēda vai muguriņa. Tāpat tās ledus garums, tas viss paliek tas pats. Vienkārši tur vītņu stobra ieroča gadījumā visbiežāk ir šis optiskais tēmēklis, kur augstums arī ir jāņem vērā. Un tad tas vaidziņš varbūt ir tāda pat lielāka nepieciešamība varbūt dažreiz nekā šajā gludstobra ieroča gadījumā. Īpaši medību šaušanā. Jā, jo augstāks būs šis te optiskā tēmēkļa asis attiecībā pret stobra asi, jo to vaidziņu vajadzēs augstāk tomēr, lai nav tā, ka izstieptu kaklu un kaklas kriemeļi pēc tam sāp. Tas, starp citu, nav tikai komforta jautājums, tas ir arī šaušanas precizitātes jautājums daudzos gadījumos. Ja, jo cilvēkam, tad, kad tā galva ir, ja ierocis tiek turēts rokās, nevis no statīva, no guļot kaut kur uz kājiņām vai vēl kaut ko, bet ja ierocis tiek turēts rokās un ir jāšauj šī medību šaušana būtībā no rokas. Principā tas pats, kas ir šaujot ar gludstobra ieroci, kaut tos pašus šķīvīšus, situācija ir identiska. Principā, tur ir vēl viens aspekts. Tevs pieminētā paaugstinātā optika. Ja tā galva nav īsti novietota, tad arī ir iespēja optiku nedaudz iegāzt attiecībā pret ieroču, pret stobrāsi. Un atkal būs slikti. Un atkal ir jau zināms nobīdes trāpījumam. Ja, tas ir labi, jā, tā ir laba doma to izdarīt. Un tad vēl ir varbūt daži vārdi par tiem, sauksim tos par pasīvajiem līdzekļiem, ja, kas cīnās. Mūsdienās ir jau diezgan daudz pusautomātiskiem ieročiem, arī jau parādās laužamajām laidē iestrādātas aktīvās un pasīvās atsitienam samazināšanas tādas sistēmas, konstrukcijas. Ja. Tās vairāk vai mazāk efektīvas, kam patīk, kam nepatīk, tur ir pro un kontra, bet tās visas pamatā ir vērsts uz to, lai mazinātu šo diskomfortu, lai palīdzētu atrisināt. Un tad ir tiešām pasīvās lietas, tādas kā aizsargi, plecu aizsargi. Es zinu, sporta šāvēji ir, kas lieto, viņiem vestē ir iekšā šī vieta, tā kā polsteris speciāls, kas ir jāšauj ļoti daudz reižu, vienkārši to plecu saudzē, neļauj viņam tik lielam tam impulsam. Ir tā, jā, bet ar šiem līdzekļiem es gribētu uzsvērt, ka ir mazliet jāuzmanās, un tie būtu jāuztver kā jau faktiski galējais līdzeklis, ja nav iespēja neko vairs tur izdarīt ar ieroci. Jo patiesībā izvēloties
atbilstošu munīciju, tad nepārāk jaudīgu, nepārāk smagu, tur kur tas nav nepieciešams. Ja? No jā, protams. Un savienojumā ar pielāgotu ieroci visbiežāk jau nekādi vairs šie palīga līdzekļi īsti nebūs vajadzīgi. Bet ir cilvēki, kas ir izteikti jūtīgi pret šo impulsu, pret šos atsitieniem. Varbūt tas gadījums, ko teici, ja šis atslēgas kauls ir stipri garš, es domāju, ka tas būtu viens no variantiem, ka šās polsteris varētu glābt situāciju. Vai vismaz mazināt šo te traumu, ko var... Bet tur ir arī jāizvēlās, tā kā tu teici, tie, kas ir vestē, šaušanas vestē ieliekamie, tie laikam ir vienīgie jēdzīgie, jo tiem nav tendence kaut kur pazust, aizbraukt. Jā. Visi tie uz pleca velkamie, stiprināmie, godīgi sakot, cik ir mēģināts. Varbūt eksistē arī kāds ļoti labs variants, bet cik visi ir mēģināti parasti. Jo tu vesti uzvelc, tu viņu aizvelc ciet, un tur, kur viņš ir, tur viņš arī ir. Jā. Nekur viņš neaizbrauc. Jā, tieši tā. Tā kā eksistē arī, bet eksistē arī šādi līdzekļi, kurus eksperimentālā kārtā var mēģināt provēt, ja tas palīdz. Un tāpatās tad ir vēl viens ļoti būtiskais elements, ir pats amortizators, amortizatora materiāls, tā gumija, tā varbūt citreiz plastmasīgā daļa, kas ir laidas pēdas virsū. Šis amortizators pareizi izvēlēts, spēja diezgan pareizā leņķī novietots, spēja ļoti daudz ko glābt, daudz ko, mazināt šo diskomfortu un tā. Jā, interesanti, ja salīdzina, principā tās ir nesalīdzināmas lietas, ja salīdzina to pašu biseru, ko es šauju, viņš tiešām ir tāds paciets, plastmasas, bet ja paņem to 300 Winmac kalibrā viņastobra ieroci, viņam reāli ir tāda pietiekami stingra, bet tai pašā laikā tāda ar pirkstu spaidāma elastīga gumija. Un es domāju, ka tas arī noņem diezgan lielu procentu no šī impulsa pa plecu, tieši tā materiālā nobremzējās tā kustība ieroči atpakaļ. Protams, tas ar to var ļoti mainīt šo komfortu vai diskomfortu, Bet tur arī mazliet jāuzmanās un ir jāpamēģina, jāsaprot, kāda veida šaušanu es vispār taisos pildīt, jo... Kāds tas ir ierocis? Jā, kāds ir ierocis, jo šiem ir tā, ka, šķīvu šaušanā pat šie amortizatori tiek dalīti pēc disciplīnām. Piemēram, ja tev tā disciplīna nosaka to, ka tu faktiski ieroci vienmēr vispirms jau ieplecos, ieliks vaigā, visu saliks savā vietā un tikai tad izsauks mērķi, tad tu vari atļauties mīkstāka materiāla, varbūt vairāk vēl izteiktāk komfortablu šo amortizatoru, jo tev nebūs problēma ar to, ka tas varēja ieķerties drēbēs. Savukārt disciplīnās, kurās laida tiek vispirms izlaista no pleca, izsaukts mērķis, un tad tā ir, vairāk vai mazāk ātri jādabū savā vietā. Piemēram, apaļais stents. Apaļais stents, jā, noteikti. Tās pašas sportiņa disciplīnas, īpaši, piemēram, fitasku sportingā. Tad pārāk mīksts šis materiāls atkal būs radījis galvas sāpes, ne galvas sāpes, nepārnestā nozīmē, tad radīs problēma ar to, ka tas sāk ķerties drēbēs un šāvēs nevar laicīgi dabūt. Jā, jo tur jau tā laika ir stipri maz, kurā ir jāpaspēj viss izdarīt. Parasti jau pietiek, bet jāizķerās. Šaušana ir lēnākais sporta veids, to mēs zinām. Un jāizķerās, bet jāizķerās, tad aizķerās, un tad jau sākās stress un panika, ka tur kaut kas nenotiek pareizi. Rokas grib iet uz augšu un neiet. Jā, un tur ir, un nesanāk. Bet katrā ziņā, un arī medības ir līdzīga situācija savā ziņā. Ja mēs runājam par pīļu, zosu medībām, tam līdzīgi putnu medībām, tad arī cilvēks taču nestāvēs visu laiku ar ieroci plecā vaigā. Arī dzinēju medībās tā nestāv. Protams, jā. Tev ir ļoti ātri jāpaspēj ieplecot. Tas ir aspekts, kas jāņem vērā izvēloties šo amortizatoru. Bet amortizatorus piedāvā gan paši ieroču ražotāji un arī ražotāji, kas specifiski ar to nodarbojās un piedāvā tādus papildus variantus, ko izvēlēties. Un tur materiālu izvēlē šobrīd ir ļoti plaši, katrs var piemeklēt sev tos labākos. Nu ko, lādē iekšā? Un tad visbeidzot ir galējais, visdārgākais līdzekļus paņēmiens, ko ar to visu iesākt, ir vienkārši pilnībā absolūti visos iespējamos veidos un virzienos regulējuma laida. Bet protams, tas būs dārgi. Tas būs dārgi, tas ir nereti, tas būs vēl viena ieroča cenā, faktiski. Bet, tad tas šāvējs var izpausties, var saregulēties līdz. Jā. Bet vai vienmēr tas galējais līdzeklis ir jāpielieto? Nē, visbiežāk, ka nē. Nē, un tas jau nebūs arī īsti medību variants. Tas tiešām būs vairāk piemērots sportam, kur tam ir ļoti liela nozīme, kur tu šāvienu daudzums ir ārkārtīgi liels un salīdzinot ar medību šaušanu. Jā, tā kā
Nē, medībām tas nebūs nepieciešams. Tas tikai... Bet tas ir viens no variantiem. Jā. Nu, Emīlija pajautāja par klusinātājiem gludstobriem. Jā, tas tāds interesants jautājums. Ja, Un kā? Atklāti sakot, es neesmu šajā jautājumā, nav personīgi ļoti liela pieredze. Es esmu vienu reizi tādu ieroci rokās turējis, esmu pat palūdzu izšaut pāris patronus. Viņam izskatījās interesanti. Izskatījās drausmīgi. Tas bija ļoti politi korekts. Ierocis izskatījās pēc vienkārši kanalizācijas caurulu pārtaisīt, ne kanalizācijas, bet noteikti caurulu pārtaisīt par ieroci. Apmēram tā tas izskatījās. Es neatruvā iekšā tā tievā truviņa. Drausmīgi. Un, godīgi sakot, es arī nesapratu to jēgu, jo tas tā klusinājuma efekts bija salīdzinoši diezgan niecīgs. Varbūt gludstobra ieroča gadījumā patiešām liekam austiņas, aktīvās austiņas, un tas būs ļoti efektīvi un daudzkārt lētāk nekā šāda te klusinātāja uzmontēšana. Tas vairāk humoram, jā. Bet ir dzirdēts, ir kur tie tiek lietot. Vienkārši man nav personīgi īsti tā nopietna pieredze nav bijusi, un es nespēju salīdzināt. Tas un ir vēl viens veids, vēl viens paņēmiens, kas pie mums ir īstenībā ļoti nepopulārs, bet, piemēram, Anglijā diezgan daudzās šautuvēs pat obligāta prasība ir zem virsskaņas patrons. Jā, tādas. Tas šāvienu troksnis vismaz no fizikas viedokļa būs klusāks. Klusāks, jā. Dabīgi, ka ar tādām patronām medībās es nespēju iedomāties, kur tās varētu pielietot varbūt, bet es nespēju iedomāties. Vienkārši ņemam enerģijas formulu un rēķinam. Tur ir lādiņa masa reiz ātrums kvadrātā dalīts uz 2, un tas ir tie džauli, par kuriem vītņastobra ieroča gadījumā runā medību noteikumi un attiecīgu dzīvnieku medībām. Bet, kas attiecās uz gludstobra munīciju, tad šādas prasības medību noteikumos nav, bet tur gan ir norādīts, ka ar medību lodi un attiecīgajiem kalibriem. Šis stāsts vairāk bija par skrotīm konkrēti, un tās, protams, tika lietotas šķīvu šaušanā, tātad, sportā nevis, kuru prasība, lai neradītu šo skaņas piesārņojumu vidē, jo ja šauj daudz un tuvu apdzīvotai vietai, varētu būt, ka cilvēkiem tas rada zinām diskomfortu. Tur vispār bija specifiska prasība zem virsskaņas. Tur bija tās bija bezkonteineru patronas, kur šis blīvējums sadalās, stobra blīvējums sadalās. Dabā tad nav plastmas, tur nenonāk, un vēl piedāvām dzelzens. Bet svarīgi ir arī droši vien tas, kā mednieks stāv, ne tikai tas, kā viņš tur šo te ieroci, es par atstienu domāju. Jā, protams, jo nepareizi stāja arī radīs nepareizu ieroču novietojumu, šīs te pēdas, muguriņas, kopumā laidas novietojumu placā vaigā, tad tas mainīsies. Nepareizi stāja var būt viens no iemesliem, kāpēc ir papildus kaut kādu brīvkustību ierocim, mazs stobrs gaiso šāvienā un tam līdzīgi. Jā. Tas nav tā, ka visur un vienmēr pie vainas būs stāja, bet stāja ir viens no elementiem. Jo vienkārši sakot, tad, ja tu nostājies uz abām kājām, pārvieto svaru nedaudz uz priekšu, tad tavu ķermeņa augšdaļas leņķis pret zemi, teiksim tā, jau ir mainījies, un tad attiecīgi arī laidas šīs pēdas un novietojums plecā arī. Tā kontaktu virsma plecā arī būs mainījusies. Ja pretēji tam, ja tu vienkārši stāvēsi kā zaldātiņš taisni un ieliks to ieroci plecā vaigā. Redzēt, ir visādas pozas, tā teikt, vairāk vai mazāk amizantas šajā sakarībā, bet tā pareizā stāja būtu? Nē, te jāsaka, tiešām par stāju, konkrēto stāju ir jārunā par konkrēto šaušanas veidu, konkrēto ieroci un tam līdzīgi. Es tagad negribu mācīt stāties, bet fakts kā tāds, ka stāja var būt viens no iemesliem, kāpēc sit. Jā. Šauj garām, jaktei būt. Tu jau pavilki atpakaļ, bet tu vajag novietos pareizi. Tā jau sāk deguns jau nāk klāt pie ciemos pīkšķi. Tātad tīri uzskatām demonstrācija, ka to konkrētā laida ir par īsu. Ja. Normāls attālums būtu apmēram šāds. Tā kā es tagad ieliku. Nē, tas pat par daudz. Tātad, ja pieliec galvu riktīgi, tā kā jābūt, un tagad ļauj man pabīdīt ieroci.
rekurta, teiksim, piemēram, ja šis būtu apmēram tev nepieciešamais laidas garums, un te ir šī sprauga, kurai ir ierocim, kur ieskrieties uzsist tev pa plācu. Tev ir pilns satvēr, pareizs satvēriens, ja? Uzliec pirkstu uz mēlītes, tu pat vari sasniegt, ja tev tiešām nav pārāk garš pirksts, var sasniegt. Šeit, ja tu pačandīsi konkrētā mēlīte un lociņa konstrukcija tev īsti neļauj dabūt pa nagiem, tad tu nedabūsi šeit pa pirkstu, ja, tāpēc, ka te īsti nevar iebāzt, vienkārši tur nav vietas, kur to izdarīt. Bet ir ieročiem, kur šeit tā sprauga ir pārāk liela starp mēlīti un lociņu, tad tur tas pirksts mēdz gadīties. Atsitienā pretkustībā pirksts nonāk zem, tiek iespiest āda, iespiest tur pa vidu. Šeit, tagad paņem šo roku pavaļ vaļā. Tātad te ir rekur, piemēram, šim konkrētam ierocim ir laburoča plaukstu saucamais paugurs. Ja, šeit augšas filmēt, droši vien to var ieraudzīt. Ja, te tāda nav, šeit tāds ir. Tas ir arī, lai palielinātu komfortu, precizētu rokas novietojumu uz šī laidas kāta, kas medībām parasti, teiksim, klasiski medību ieročiem to nedara, tāpēc, lai tā roka varētu brīvāk pārvietoties atkarībā no situācijas uz priekšu uz atpakaļ, bet kas arī var būt viena daļa problēmas ar komfortu un ar tādām. Laidas muguriņa, sauktā par vaidziņu, ja, tad tas, par ko mēs runājām, ka nereti šī muguriņas leņķis ir pārāk stāvs šādā virzienā, un tad ierocim ar sitienu nākot uz atpakaļ, šis te kāpums trāpa cilvēkam sejā. Tas varētu izskatīties tādu. Jā, tad ir šis, tas ir ļoti pārspīlēt rādot, bet jā. Uzskatām, lai var saprast, tas būs droši vien šitā. Jā, tikai stobrs horizontāli. Tad amortizators, te konkrētajiem ierocim redzam, ka te principā tas pat nav nosaucams par amortizatoru. Jā, tas ir vienkārši plasmasas pēda, kas faktiski nekā neamortizēs šo sitienu neko. Šis konkrētais ieročs šāvējiem ir pietiekami labi pielāgots, komforts ir pilnīgi normāls un pat neprasās pēc nekādas gumijas. Savukārt šī plasmas ļauj veiksmīgāk slidināt laidi plecā pāri pa drēbēm. Bet normālā gadījumā paņemam citu ieroci. Normālā gadījumā te būs kaut kāds. Šeit jau ir diezgan izteikts, pietiekami mīksts un tāpat laikā stingrs gumijas amortizators, kur pat ir šeit ir speciāls gludāks ielaidums augšpusē, lai lieku reizi neiet ar tos drēbēs. Es domāju, ka šis ir tiešām ļoti veiksmīgs risinājums un noteikti jūtīgākam šāvējam palīdzēs mazināt to diskomfortu. Ja, un arī tas biezums ir diezgan pamatīgs. Ir arī biezāk, šis nav absolūti biezākais iespējamais, ir šaurāk, ir biezāk. Un tā ir arī viena detaļa, ko ir vērts mainīt ziemā vasarā, ja jāšauj, teiksim, ar biezajām drēbēm, ar plānajām drēbēm, bet tas jau vairāk attiecās uz šo ieplicošanas komfortu, nevis uz to atsitienu. Tādu pusautomātiskiem ieročiem labi ir tas, ka šeit nāk laidas leņķa, un tā tad arī muguriņas leņķa regulācijas iespēja te varbūt grūti saskatīt, bet ar šo te starpliku. Mainot starplikas biezumus augšā apakšā, var panākt, ka laidas leņķis, tad muguriņas arī leņķis mainās attiecībā pret stobru un var iztaisnot, ja gadījumā ir pārāk liela sitiena sejā, kā arī pareizi noregulēt. Tas pamatā jau gan tas ir domāts, lai noregulētu acis pozīciju attiecībā pret tēmēšanas sliedi. Šeit ierocim faktiski mēs varētu teikt, ka te tādu izteiktu satvērienu pauguru nav, bet drīzāk es pat teiktu, ka te ir vienkārši taisīts tā, lai vajadzības gadījumā gan krēls, gan labrocis varētu satvert no abām pusēm. Nu ko, pārlādējam! Lūk, draugi, ceru, ka uzzinājāt daudz ko jaunu par atsitienu, par ieroču pielāgošanu vai vismaz atsvaidzinājāt tās zināšanas, kas jums jau ir. Ir novembra pats sākums, neaizmirstiet vēl līdz gada beigām var abonēt žurnālu Medības visam nākamajam gadam ar pielikumiem vai bez. Tā jau ir jūsu izvēle, bet ja jūs abonēsiet žurnālu visam nākamajam gadam un ieliksiet ķeksīti pie tā, ka jūs piekrītat piedalīties abonentu loterijā, jums būs iespēja laimēt mazkalibra ieroci, ko jau kā tradicionāli daudzus gadus mūsu žurnālam abonēšanas kampaņā piedāvās
ieroči. Jā, kā parasti saka Linda ar Oskaru, tad īkšķīšas uz augšu, zvaniņu, ko viņi tur Linda saka, nemēslojiet tavā, nemēslojiet nekur, un savāciet savus atkritumus. Tiekamies un šājam garām. Ņemamies nost. Masts beidzies.